Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījuma cikla Latvija Ulmaņu laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti. Par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm. Par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. 6. sērija. 1926. 27. gads. Ulmaņa valdība demisionē, dejo, kamēr krīt atpūsnis starp Vāciju un Latviju, erotiskais Vidbergs vai patiešām jau televīzija, franči mīl Džozefīni. Turcijā izceļas visu turku tēvs, lielais reformātors Kemals Ataturks. Valsti viņš vēlas pārveidot no aziātiskas par eiropeisku. Emancipācijas vārdā viņš dara, ko neredzētu, publiski dejo ar sievieti, tad atceļ daudzsievību, izdod civillikumu. Arābu alfabēta vietā nāk latīņu, un Kemals sacer alfabēta maršu, kuru dziedot, cilvēki var vieglāk iegaumēt latīņu burtus. Atceroties Polijas pagātnes slavas laikus, kad valdīja tāda brīvestība, ka pietika kādam iespītīgam Saeimas deputātam pateikt veto, lai cauri neizētu pat vislabākais priekšlikums, Polijā ir pieņemta ļoti demokrātiska konstitūcija. Tik demokrātiska, ka esošajos apstākļos sekmīgi nedarbojas. Valsts galva, ģenerālis Pilsudskis, izdara apvērsumu un kļūst par diktatoru. Mazāmerikas pilsētiņā Vusterā profesors Roberts Godards ar vienu rāvienu kļūst par modernās raķešu būves tēvu. Ko viņš tādu izdara? Palaiž raķeti 12 metru un 50 centimetru augstumā. Tā ir pirmā raķete pasaulē, kur darbojas ar šķidro degvielu. Vēlāk šī degviela, tās izmantošanas princips, darbinās arī kosmiskos kuģus. Bez rūpīgākas apskates nepateiksi, kas šī ir pa kasti. Lai gan viss ir vienkārši, tas ir televizors. Pirmo televīzijas pārraidi pasaulē šogad nodemonstrē Skots Džons Birds. Elizejas laukos spoži uzliesmo no Amerikas atbraukušās dziedātājas un dejotājas Džozefīnas Beikeres zvaigzne. Vitālā afroamerikāņu māksliniece parīziešus padara vai trakus, bet Džozefīnai ir arī liela sirds. Viņa adoptē 10 dažādas ādas krāsas bāreņus. Savu slavu izmanto plašai labdarībai. Pašā Amerikā uz melnādainiem māksliniekiem joprojām raugās šķībi. Tur modē nāk deju maratoni. Sacensības, kurš pāris ilgāk nodejos, vai pareizāk sakot, ilgāk noturēsies kājās. To gaida krietns naudas žūksnis. Rodas profesionāli maratonisti, kuri ceļo no štatu uz štatu. No mīlas ciešanām noguris mirs dāmu elks, liktenīgais kinovīrietis Rudolfo Valentino. Visā pasaulē, vismaz tās daļējā daļā, sēras ir milzīgas. No skumjām tiek izdarītas pat 12 pašnāvības. Līdzās Čaplinam par spožu komēdiju zvaigzni kļūst Busters Keatons. Savāds vīrs, kurš nekad nesmējas, bet cauri visbezjēdzīgākajiem šķēršļiem neatlaidīgi iet uz savu mērķi. Latvijā mierīgs gads. Cilvēki strādā, atpūšas, trūcīgie cenšas savilkt galus kopā, bagātākie kļūst vēl bagāti. Radošie rada, sportisti sporto. Slavenie papirosi Rīga svin savu 25. gadskārtu. Ir aprēķināts, ka šajā laikā saražoti 2,5 miljārdi slaveno papirosu. Lai tos transportētu, nepieciešami 20 preču vilciena sastāvi ar 40 vagoniem katrā vai 5000 automobīļu. Fantastiski! Pašas lielākās galvas sāpes Latvijas iedzīvotājiem šogad sagādā untumainā daba. Plūdi sākas jau ziemā. Iet ledus Daugavā, Ventā, pie Jaunjelgavas salauzta pārceltuve, sadragāts Tvaikonis, aplūdus dzelzceļa līnijas starp Skrundu un Raņķiem. Plūdi turpinās vēl maijā, kā nu māk, ar lielajiem ūdeņiem cīnās ļaudis Latgales pusē, aplūduši Varakļāni, Ogres upe, Gauja pie Valmieras izgājusi no krastiem. Lai paildzinātu navigācijas periodu Rīgas jūras līcī, ir iegādāts pirmais ledlauzis. Tas nes latviešu jūrniecības sekmētāja Krišjāņa Valdemāra vārdu.
Kamēr augstums nav aizgājis, februāra beigās ziemas sporta cienītāji Union laukums lidotavā sarīko sacensības slidu daļskriešanā, jeb figurālajā slidošanā, kas tā pati daļslidošana vien ir. No pieteiktajiem senioru grupā gan startē tikai 2 kungi un 1 dāma. Toties gados jauno dalībnieku skaits ir itin kupls, un tāpēc var droši izsludināt pirmās Latvijas meistarsacīkstes. Valsts prezidents Čakste ar karakuģi Virsaitis dodas draudzības vizītē uz Somiju. Šajos laikos tas ir milzīgs notikums. Čakste Somijā tiek uzņemts ļoti sirsnīgi. Kā jau jūras valstī, Latvijai ir svarīga piekrastes aizsardzība, tāpēc šogad Francijā ir uzbūvēts moderns karakuģis Viesturs. Savukārt uz nolaišanu ūdenī gaida arī otrs – Imanta. Pasaules kara laikā praktiski visas rūpniecības iekārtas tika izvestas uz Krieviju, un nekas atpakaļ dabūts nav. Tāpēc rūpniecība attīstās, piemērojoties vietējām iespējām un liekot lietā radošu izdomu. Liepājā, kara ostas teritorijā, uzsākta modernu kravas vagonu ražošana. Turpat tiek izgatavoti pontoni Rīgas jaunajam tiltam. Ekonomikas stāvokli raksturo arī vajadzība pēc satiksmes ceļiem. Ļoti svarīgs dzelzceļa mezgls ir Gulbene, un te šogad ir uzcelta jauna stacijas ēka. Kam maciņš biezāks, tas labprāt atpūšas Jūrmalā. Edinburgā, jeb Majoros, peldviesiem sarīkoti jūras svētki. Jūnijam un vasarai sākoties, pilsētas iedzīvotāji nodevās saules, atpūtas un veldzējumu meklējumiem. Mazāk turīgie par gana labām atzina 2 pilsētas centram tuvas, ērtas un patīkamas vietiņas. Pirmā – pilsētas atklātā peldētava. Tika atklāta 25. gadā un atradās apmēram šajā Daugavas sektorā. Otra iespēja bija doties uz Ķīšezeru. Tiesa, lai tiktu pie peldēšanas priekiem, nācās brist ezerā 1,50 m, jo pie krasta jau sekls. Bet turīgākie un cienījamākie pilsoņi, protams, izvēlējās Jūrmalu. Jūrmalas liedaks sadalīts joslās un laikos. Kārtība tāda. No 6 līdz 8 visi drīkstēja peldēties kostīmos. No 8 līdz 10 bez peldkostīmiem varēja peldēties tikai vīrieši, no 10 līdz 12 tikai sievietes. Pēc 12 vairs nekādu plikņu. Svētdienās un svētku dienās peldēšanās atļauta tikai peldkostīmos. No rīta tā saucamajās vīriešu stundās ūdens vēl augsts, tāpēc pēc 10 kailo sieviešu sabiedrībā čumēja pilns ar tādiem maziem puišiļiem, kas grozījās mammām pie sāniem un raidīja pētošus un salīdzinošus skatienus. Un dažām dāmām pat sametās nērti. Cita, daudz bīstamāka, lūriķu komanda slapstījās pa kāpām. Labākai redzamībai dažam pat binokli sazotē. Šos tipiņus, kad liedagā sākās spiegšana, tad uzcītīgi un braši tvarstīja policija. Pēcpusdienās un gaišākās novakarēs Jūrmalas publika sadalījās defilētājos, Bulduri, Majori, Edinburga un atpakaļ, un zvilnētājos, kas ērti izgāzušies, novēroja garām slīdošo publiku. Viss tā mierīgi, cienīgi, nesteidzīgi. Dažam vien skatienā pazib flirts, un cik daudz tas sola, to jau varēs pārbaudīt vakarā. Vakaros restorāni piedāvāja džezu, deju grīdu un modernu lietu, varietēju programmu. Populārākie iestādījumi – Lido, Dzintaros pie jūras un šis Maskot Majoros. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve raidījumā Latvija Ulmaņlaiki sadarbībā ar Lattelekom. Zemnieku mājas ir tautas dzīvības spēka avots. Tautas uzturēšanas un pastāvēšanas ķīla un drošība. Zemnieku mājas ir tautas seno tikumu un kultūras lolotājas un glabātājas. Ja ir dzīva latviešu tauta, ja mums ir nacionāla apziņa un nacionālisms,
tad zemnieku sētām un mājām. Šeit ir vislielākie nopelni. Šo gadu Ulmanis iesāka ministru prezidents. Valdību izdevies knapi sastādīt, un tas arī ietekmē darbības stilu. Kabinets šaubīgā stāvoklī un par valsts pārvaldi laika domāt maz. Gandrīz vai pats nozīmīgākais, ko izdodas paveikt Ulmaņa valdībai, parakstīt pagaidu tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm, kur abas puses apsola viena otrai lielāko labvēlību. Jaunā valdība, kuras centrālā as bija Zemnieku savienība, sākumā bija domāts par šīs valdības galvu iecelt Ulmani, bet tā kā bija paredzama liela opozīcija Saeimā, tad par valdības vadītāju kļuva cits Zemnieku savienības darbinieks, redzams darbinieks Ants Salberīgs. Jāteic, ka Ulmanis tomēr šai valdībā ieguva amatu, viņš kļuva ārlietu ministrs. Līdz ar to Kārlis Ulmanis joprojām palika kā vadošs Latvijas politiķis. Pirmās violas viņš, protams, nespēlēja, bet ārlietu ministra amatu saglabāja līdz 1926. gada 18. decembrim. Ulmanis, darbodamies ļoti grūtā laikā, salīdzinoši grūtā laikā, tātad pēc tam, kad ir jau gājis bojā ilgadējais Latvijas ārpolitikas veidotājs Zigfrīds Anna-Mejerovics, Ulmanis tomēr nekādas būtiskas kļūdas, nekādas tādas redzamas aplamības savā ārlietu ministra darbībā nepieļauj. Un viņš šajā Latvijas arī varbūt vispār jau iesāktajā, ierastajā pilsonības ārējās politikas līnijā arī turas. Pats lielākais sasniegums, ko veica Kārlis Ulmanis, kā ārlietu ministrs, neapšaubāmi bija tirdzniecības līguma parakstīšana ar Vāciju. Šīs tirdzniecības attiecības ar Vāciju bija nenoregulētas jau kopš pašiem Latvijas valsts pirmsākumiem. 6 gadus bija turpinājušās neauglīgi šīs sarunas līdz 26. gada 28. jūnijā tika parakstīts minētais tirdzniecības līgums. Gadās, ka vīrietis, kurš precējies ilgāku laiku, ir sācis daudz ko aizmirst. Kāda pieredzējusi dāma pamāca, kas kundzēm nepatīk. Ka jūs nokavējaties, kad galdā pasniegtas gardas pusdienas, ka jūsu acis aizņemtas tikai ar avīzi, ka jums ir laipna kolēģi vai sekretāre, turklāt skaista, ka aizraujoties ar azartspēlēm, ierodaties mājās piedzēries un gultā krācat. Šādi padomi naudu nemaksā, bet citādi. Miera laikos arī cilvēki kļūst humānāki. Viņi vairs nekāro mazos pazemes briesmonīšus nobeigt, bet tikai tikt no viņiem vaļā ar kurmju biedējamajām dzirnavām. Tā sauc šī ierīce. Tiek atklāts kanāls, kas savieno Daugavu ar Gauju. Tāds projekts jau bija cara laikos. Nu, tas realizēts. Arvien vairāk turīgo rīdznieku iegādājas automobīļus. Reizē ar to sākas sarežģījumi, kur braucamos droši atstāt, kamēr pats īpašnieks ir prom. Pirmā uz pieprasījumu reaģē firma Dunlop un atver autostāvvietu ar servisu Vaļņielā. It īpaši izdevīgi tas ir tiem autoīpašniekiem, kuri mīl apmeklēt teātra izrādes, kuras, kā zināms, beidzas krietni vēlu. Šovasar Esplanādē valda Latviju dziesmu gars. Notiek 6. vispārējie dziesmu svētki. Iepriekšējie 5. tika izdziedāti vēl pirms pasaules kara, 10. gadā. Skarbā vēsture ir iztaisījusi 16 gadus pārtraukumu. No visas neatkarīgās Latvijas sapulcējas 154 jauktie un 4 vīru kori ar 6,5 tūkstošiem dziedātāju, 16 kara orķestri. Tautā pacēlums ir milzīgs. Deju zālēs šogad valda Čārlstons un Florida, bet vienalga, nekronētais karalis joprojām ir tango. Šai dejai pamatfigūras ir 5, un tās viegli var iemācīties arī ar dejot talantu mazāk apveltīti ļaudis.
Izcilais grafiķis Sigismunds Vidbergs, kura mīļākā tēma ir erotika, izdod mākslas grāmatu. Nosaukums? Vai tiešām vēl jājautā? Nosaukums ir erotika. Lai radītu grāmatas erotika tēlus, autoram nenācās aprobežoties vien ar ceļojumiem savā fantāziju un iedomu pasaulē. Sulīga, uzskatāma un viegli tverama realitāte mutuļoja vai ikvienā Rīgas naktslokālā, arī dancingā, arī kabarē bārā. Sieviešu frizūrām modē bija zēngalviņas, skanēja džess un pārīši locījās nepieklājīgās dejās. Pirmais pasākums, kurā ieeja bija atļauta tikai kungiem, notika 23. gadā. Rīkotājs Jānis Dzintarnieks, pazīstams ar saviem feļetoniem Lapsenē un Brīvajā zemē. Un notika Dzintarnieka kungu vakars aiz šīm durvīm, Café de Paris telpās. Striptīza programma visnotaļ paredzama, taču ar dažām pārsteidzošām, tāpēc īpaši iepriecinošām variācijām. Pārsvarā pa skatuvi grozījās dzīves un neapģērbtas, bet ja apģērbtas, tad tādas, kas pakāpeniski izģērbjas daļavas, jaunuves, vārdsakot sievietes. Īpaši izcēlās 30. sākuma posma sensācija Džosija Varga no lokāla maskota Valdemāra ielā. Apbrīnas vērtas krūtis. Turklāt līgani dejojot, Džosija tā liegi, kā rotaļājoties tām pieskārās un smaidīja sanākušajiem acīs. Publika izvietota pie galdiņiem, ar dzēriena glāzi un kompānijā. Reakcija uz redzēto dažāda. Vienam pavārusies mute, cits brauka zodu vai degunu. Tie, kas mazāki augumā, piemēram, iekšlietu ministrs Pēteris Berģis, pat spiesti pakāpties uz krēsla, lai varētu saredzēt. Ir arī tādi, kas ieradušies ar dāmām. Tiesa, nākamajā reizē savas pavadonas viņi ir atstājuši mājās. Nu, vieglāk taču ir nodoties patīkamiem skatiem bez vagara pie sāniem, vai ne? Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas 1927. gads. Mūža mierā aiziet Čakste, lidojošais muļķis Lindbergs, Zemnieku savienība opozīcijā, dāmu kailie ceļgali, aerobikas pirmsākumi. Smieties, uzklausīt, atzīties, pasmaidīt. Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Latvtelekom. Turpinājumā par 1927. gadu. Mūža mierā aiziet Čakste, lidojošais muļķis Lindbergs, Zemnieku savienība opozīcijā, dāmu kailie ceļgali, aerobikas pirmsākumi. Vācijā organizatoriski spēkā pieņemas nacistu partija. Tiek izveidota SA, triecienieku armija, kurā ietilpst elitārā vienība, SS. Nodibina Hitlerjugendu un darba fronti. Šogad sāks arī tradīcija rīkot ikgadēju partijas kongresu Nirnbergā, kurš izvēršas par grandiozu izrādi. Taču politikā nacistiem nav jūtama panākuma. Gluži vienkārši valstī nav nobrieduši attiecīgie apstākļi. Anglija sarauja diplomātiskās un tirdzniecības attiecības ar Padomju Savienību. Iemesls izrādās, ka milzīgo ogļraču streiku, kas visu iepriekšējo gadu tricinājis Angliju, ar finansēm dāsni un slepeni atbalstījusi Padomju valsts. Sašutušie angļi saņem loģisku atbildi. Vai tad padomju strādnieki nedrīkstēs palīdzēt nelaimē nonākušajiem rietumu šķirsbrāļiem? Un, lai angļi nomierinātos, nošauj 20 personas, kuras tiek apvainotas par spiegošanu Anglijas labā. Pašā Padomju Savienībā turpinās cīņa par varu. Staļinam izdodas tikt galā ar pašu bīstamāko – Trotski, īstajā vārdā Leibu Bronšteinu. Viņi izslēdz no komunistiskās partijas un izsūta trimdā uz Vidusāziju.
Pirmo reizi dāmu svārki saraujas tik īsi, ka atklāja ceļgalus. Tieši tas arī rada tēlu, kas saistās ar 20. gadiem. Tērps ar vienkāršu augšdaļu, ko notur 2 šauras lincītes, un tajā ieģērbta, protams, jauna un skaista meitene. Pirmo reizi modes vēsturē vakartērpi ir tikpat īsi kā dienā valkājamie, vai krietni papūlēties, lai no tik maza materiāla uzburtu efektīgu vakarkleitu. To sekmīgi atrisina, radot kailuma nojausmu. Jau pirms pāris gadiem ir izsludināta $25,000 balva tam, kas vienatnē pārlidos Atlantijas okeānu. Piesakās Čārls Lindbergs. Viņš lidos ar savu St. Louisas garu. Avīzes viņu draudzīgi saukā par lidojošo muļķi. Kāpēc tik neglīti, bet kā citādi? Ja St. Louisas gars ir vienmotora lidmašīna bez radiosakariem un navigācijas ierīcēm. Nekas, mierina Lindbergs. Šim līdzi būšot kartu un kompass. Kā zināms, muļķiem veicas. Un pēc 33 stundām, 29 minūtēm pacēlies Ņujorkā, Lindbergs nolaižas Parīzē. Amerikas džezmeņi viņa vārdā pat nodēvēja jauno svinga stilu. Tagad tas ir Lindy Hops. Pasaulē populāri kļūst garo distanču peldējumi, ko latvieši arī mums vajag. Brāļi Breslavi pat izsludinās, ka pārpeldēs Lamanša kanālu, bet pirms braukt uz Franciju izmēģinās līdzīgi garumu distanci tepat no Pontona tilta līdz Majoriem Jūrmalā. Līdzjutēji, kas pavada peldētājs laivās, ir vīlušies. Spēcīgākais izrādās Mozus Breslavs, un arī tas veids tikai pusi garuma. Pēc šī incidenta garo distanču peldējumu Latvijā tā pamazām izsīkst. Varbūt peldēšana mūsu platumgrādos arī nav tas īstais sports, kurā gūt panākumus, bet virves vilkšana, tur mēs esam braši. Kā jau klājas, par Latvijas čempioniem kļūst karavīri, aizputes virsnieku komanda. Valmierā 2000 metru soļojumā par uzvarētāju kļūst nevienam nepazīstams sportists. Sacensībās Rīgā 3000 metru soļojumā tas atkal ir pirmais ar jaunu Latvijas rekordu. Kas viņš ir, šis lauku puisis? Nu, protams, Jānis Daliņš. Pie sasniegtā viņš nedomā apstāties, un Valmieras sporta biedrība uz sienas uzraksta, ka drīz 3000 metrus nosoļos ātrāk par 13,5 minūtēm. Anša Gulbja apgāds sāk izdot fundamentālu enciklopēdiju Latviešu konversācijas vārnīca. Gadu pēc gada nāk klajā sējumi un apraujas pie burta T. Pēdējais vārds ir Tiepolo Giovanni Battista, itāļu gleznotājs. 68 gadu vecumā mūža miegā aizmiega valsts prezidents Jānis Čakste. Kā nelokams demokrātijas aizstāvis, viņš allaži ir centies jauno Latvijas valsti nostiprināt kā tiesisku valsti rietumu demokrātiju izpratnē. Pie viņa kapa sabruka sāpju elsās patiešām visa tauta. Uz brīdi aizmirsās viss, kas šķeļ. Čakstes pēcteča izraudzīšana rada grūtības. Ir veseli 5 kandidāti un balsošanai vajadzīgas 3 Saeimas sēdes, kamēr par valsts prezidentu ievēl advokātu Gustavu Zemgalu no Demokrātiskās centra partijas. Tas ir vīrs, kurš politiskajās attiecībās neatzīst nekādus asumus un ir stingrs galējību pretinieks. Šogad latviešu skolās mācās 113 000, bet minoritāšu skolās 44 000 bērnu. Tie ir mūsu valsts pilsoņi tādā vecumā, kad prāts vēl aizņem rotaļlietas un dažādas spēles. Iztēles bērniem jau allaž bijis gana, un tās dēļ pastrādāta neviena draiskulība. Jāsāk droši vien ar zēniem, viņu spēlēm, vērienība, masveidība, pārsteidzoša dažādība. Te, palielajā laukumā, starp Aizsaules ielu un tramvaja sliedēm, jaunie cilvēki pārsvarā no tuvējā Čiekura kalna šusēja pa golu. Kā noprotams, vasarā tas bija futbols, ziemā hokejs. To kiosku ar visām labierīcībām uzslēja vien 39. gadā, tāpēc par traucēkli tas nekļuva. Tramvajs gan brīžiem garām traucoties pārspieda bumbu un tad plakš spēle galā. Arī ledus ziemā tāds grumbuļains un aizdomīgs. Daži vīzdegunīgie pat izmeta, ka neies spēlēt tur, kur Šinders mucu izgāzes, par ko vēlāk, protams, dabūja pa kaklu ar nūjām, hokeja nūjām.
bet Ziemassvētku laikā varēja tīri labi ložņās starp pārdošanai sastatītajām eglītēm un vakara tumsā tēlot indiāņus. Iedvesmas avots Old Waverly, slavenais Amerikas traperis un teku zinātājs, viņa cīņas ar apačiem un virsaiti Mordaku. No 23. līdz 25. gadam tika izdotas 110 burtnīciņas krāsainos vākos. Un jautājums, vai tiešām visi Latvijas puikas bija šīs burtnīciņas izlasījuši, patiesībā ir gluži liekas. Tuvāk centram Dzirnavu, Ķieģeļu, Zaļās, Valdemāra un Lazaretas ielu rajonu puikas apdzīvoja pagalmus. Sniegam kūstot parādījās gluži piemērojams peļķes, bet namīpašnieks Kalniņš tirgojās ar malku. Ko vēl vairāk vēlēties? Laiviņas, laiviņu laišana. Korpusus pagatavoja no priedes mizas, burām noderēja papīrs no avīzēm vai ietinamais, savukārt stikla drumslas izmantoja ķīļiem vai stūrēm. Cietākam zemes pamatam vispiemērotākā bija pentaka. Tāds plaukstā labi iegūstošs gabaliņš, parasti pagatavots no svina vai izdobtas cara 5 kapeikas. To no attāluma lidināja pa biļetēm vai ģongām. Hapā! Nesmādēja arī citas izdarības. Ziemā sniega cietokšņu būvēšanu, kaķenes, kaķenes vai vecās labās paslēpes. Meitenēm tika lelles, ja vien vecāki iegadījās pietiekami turīgi, jo lelles pārdeva veikalos un lelles maksāja naudu. Smalkas un mazāk smalkas, arī ar porcelāna galvām. Turklāt dažādi izmēra tās pārdeva veikalos atsevišķi, un vēlāk jau mājās varēja piekombinēt tās augumam un padarināt glaunu kleitu. Vēl dažāda veida eņģelīšu, meitenīšu un puisīšu sejas un krūšu tēlu no ģipša. Smalkākās ģimenēs tamborētas lellītes tās uzvietoja vārītām olām un vēl ar zāģu skaidām pildīti maisa auduma un citu materiālu apdarināti mehāniskie lācīši. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve raidījumā Latvija Ulmaņlaiki sadarbībā ar Lattelekom. Īdzība ir ārstējama kaite. Pamēģini to izdarīt ar smiekliem. Pasmējies pats par sevi. Citi to jau tik un tā dara. Neviens mēs neesam tik svarīgi, kā mēs paši to iedomājamies. Mēs dažreiz izturāmies tā, it kā mēs visu pasauli uz saviem pleciem turētu. Nav iemesla. Arī bez mums pasaule griezīsies ap savu asi vēl labu laiciņu. Partijai, kas ilgāku laiku atrodas pie varas, nenāks grūti nesmukumus apslēpt, jo spēks ir tās rokās. Bet šogad Zemnieku savienība ir pilnīgi atstumta no varas un ir lielākā partija opozīcijā. Un principiālais korupcijas apkarotājs finanšu ministrs Bastiānis, kuram tagad ir piekļūšana dokumentiem, vēl gaismā Latvijas Zemnieku banka, kur viens no dibinātājiem un valdes priekšsēdis ir Ulmanis. Izrādās, tā būvēta uz nedrošiem pamatiem. Turklāt, esot pie varas, bankas pamatkapitāls un apgrozības līdzekļi ir aizņemti no Finansu ministrijas un Latvijas bankas, nodrošināt tos ar uzņēmumu un personiskajiem vekseļiem, arī Ulmaņa. Finansu ministrs Bastiāns liek izstrādāt parādu atmaksas plānu, bet ko tu atmaksāsi, kad naudas vairs nav? Un lepnais Ulmanis dodas pie sociāldemokrāta Bastiāņa zemoties, proti lūgt atlikt viņa vekseļu izpirkšanas termiņus. Latvijas Zemnieku bankas parāds Finansu ministrijai 1,3 miljonu latu apmērā paliek nesamaksāts. Līdz autoritārā režīma laikā Latvijas Zemnieku banku pārņem valsts un parādu dzēsīs. 1927. gadā Latvijā pie varas atradās Marģera Skujnieka vadītā kreisā valdība. Viens no šīs kreisās valdības galvenajiem pasākumiem, kuru tā ļoti plaši pati reklamēja, bija tirzniecības līguma noslēgšana ar padomju savienību.
galvenie virzieni, kas bija, teiksim, lai attīstītu un uz ko cerēja, ja? Tātad tas bija vagonu rūpnīca, ja? Tātad faktiski fabrika tajā laikā vairoks, kas tātad bija virzīta uz šo vagonu pagatavošanu Padomju Savienībai, lauksaimniecības mašīnas, tas bija arī tekstilu rūpniecībai pasūtījumi. Pret šo līgumu toreiz ļoti asi iestājās arī Kārlis Ulmanis. Kārlis Ulmanis uzskatīja, ka šis līgums neko nevar dot Latvijas ekonomikai. Kārlis Ulmanim bija skaidrs, ka šis līgums tiks izmantots vienīgi no padomju puses politiskos nolūkos. Viņš domāja, ka tie uzņēmumi, kas saņems padomju pasūtījumus, ar to ļoti riskēs, jo pēc gada, 2, 3 padomju puse viņiem šos pasūtījumus varēs atkārt atraut un līdz ar to tiks paralizēta attiecīgo uzņēmumu saimnieciskā darbība, kas varētu novest pat pie šo uzņēmumu izputēšanas. Šeit sadurās divas tendences, arī latviešu pilsonības. Ja? Liela daļa, jāsaka, kaut kur no ekonomiskā viedokļa. Protams, redz sevi izdevīgus pasūtījumus. Tas ir vilinoši, tas ir saistoši. Bet tai pašā laikā ir iespēja praktiski, ja ņem vērā tos visus sarežģītos nosacījumus, kādi ir šim tirdzniecības līgumam, kā Padomju Savienība var pat, ja viņa to vēlas, ar saviem pasūtījumiem, ar dažādām ekonomiskām manipulācijām, tirdzniecīskām manipulācijām, viņa faktiski var šo Latvijas rūpniecību, varbūt neteiksim sagraut, ne tas vārds, bet var ievērojamā mērā, ja grib ietekmēt negatīvi. Piemēram, šis tirdzniecības līgums paredzēja, ka Latvijā tiek izveidota pastāvīga Padomju Savienības tirdzniecības pārstāvniecība ar neregulējamu lielu Krievu ierēģņu skaitu. Šie Krievijas ierēģņi varēja šeit Latvijā izvērst zem diplomātu maskas komunistisku propagandu un izvērst vispār nelegālu politisko darbību. Viņu darbība no Latvijas puses bija visai grūti kontrolējama. Šausmas! Valstī pie varas tagad ir sociķi. Kā lai ar sarkanajām briesmām cīnās? To zina virsleitnants Oliņš Valmierā. Naktī uz rīta pusi viņš krietnā štīmē ierodas pie komandiera un ziņo: Valmiera ir mūsu. Samēgojies pulkvedis neko nesaprot, kam tad līdz šim Valmiera ir bijusi. Kad Oliņš paskaidro, pulkvedi gandrīz ķer trieka un viņš liek virsleitnantu apcietināt. Izrādās naktī patriots Oliņš ar savu rotu izvietojas posteņus pa visām svarīgākajām iestādēm un novietojas pat uz Gaujas tilta, lai kontrolē kustību. Tāds sava veida pučs. It kā jau anekdote. Un tomēr. Nesenais veiksmīgais Antanas Smetonas valsts apvērsums Lietuvā liek Saeimai pieņemt likumu, ka turpmāk apvērsuma rīkotāji tiks nodoti kara lauka tiesai, tiesāšanai pēc kara laika likumiem. Un tas ir nāves sods. Protams, neveiksmīgiem apvērsuma rīkotājiem. Saki nu vēl, ka kāds varens zviedru burvis nav mūsu futbolistus nobūris. Pagājušajā gadā mūsējie Zviedru valsts vienība Latvijā sasita ar 4-1, bet šogad, kad mūsējie aizbrauc atbildes vizītē uz Stokholmu, jau pirms spēles zviedru skatītāji sataisījušies vilkt stadiona mastā par katru viņējo iesisto bumbu vienu nacionālo karogu. Un kā sāk vilkt, tā velk un velk, līdz mastā aptrūkstas vietas. Mūsējie ir zaudējuši ar 0-12. Kad Rainis dabū izglītības ministra posteni, neviens vien rausta plecus, vai nu dzejniekam tā ir īstā vieta. Taču Rainis ar darbu tiek galā negaidīti labi. Dzimis Latgalē, kur ir liels tautības sajaukums, viņš ar plašu vērienu atbalsta mazākumu tautību skolu tīklu izveidošanu. Rainim gan pārmet, ka Baltkrievu tautu Latvijā viņš ir pats izdomājis. Uz to Rainis atbild: Baltkrievi, kā viņi paši saka, atraduši pie mums to vienīgo vietu, kur var izkopt savu kultūru netraucēti. Tādas vietas viņiem nav ne Krievijā, ne Polijā. Klāt ir kārtējie Ziemassvētki.
Latvijas lielākais salduma ražotājs un laimes konkurents ir ķuze. Un kas gan ir Ziemassvētki bez salda? Šogad ķuze savu produkciju sludina ar šādu pantiņu. Ziemassvētku īstais prieks, kad visapkārt baltais sniegs. Piparkūkas saldumi garšo visiem burvīgi. To ikvienam ķuze dod, kur tas pašam jāatrod. Jaunām meitām piparkūku vietā gan tīkamāki ir citi saldumiņi. Tenors Maris Svētra operā Hofmaņa stāsti ir nobūris 2. vidusskolas meitenes Ellu, Annu, Noru un Lizeti Stankovici. Viņas nodibina Maris Svētras pielūdzēju vienību Laubertīnītes un Zete. Talants bez pielūdzējiem tas nav nopietni, tā nevar. Tad jau jūk pati pozitīvo emociju un abrīnas celtni, ko cēluši daļo mākslu meistari. Jūk šīs celtnes pamati. Talants rada pielūdzējiem un pielūdzēji atdara savas izpratnes robežās. Tās aktīvākās parasti bija jaunas dāmītes un skolniecītes. Pēc izrādes teritorija pie aktieru izejas durvīm viņu teritorija. Atlika Elkam parādīties ailē, kad uzjundīja dzīvība, aplausi, dažādi apliecinājumi. Aktīvākās skrēja savam varonim klāt, centās uzsākt sarunu, pārmīt kādu vārdu un, pat soļot līdzās. Bet tas līdz brīdim, kad operas apstādījuma rajonā parādījās mākslinieka, aktiera, tenora vai baritona laulātā draudzene. Aizberga neredzamā daļa – tāda mājās jūsmošana. Izgriezt bildītes no operas programmu grāmatiņām, laikrakstiem, žurnāliem un līmēt tās speciāli ierīkotā burtnīcā. Ziedu sūtīšana – te jau lielāka uzņēmība. Tā visu dievinātais Maris Svētra, operas tenors, 15 gadus, katru pavasari saņēma pirmos sniegpulkstenīšus. Ziedi tīti zīdpapīrā un guldīti nelielā koka kastītē. Līdzās skopa zīmīte. Paldies, Marija! Vai mūsu pieminētās Laubertīnītes un Zete lutināja vētru ar rozēm, pareizāk vienu rozi, toties pēc katras izrādes un vairākus gadus pēc kārtas. Aktrisēm tika pārsvarā dāvanas, dažkārt visai oriģinālas. Anta Klīns, Nacionālā teātra aktrise, tās saņēma no profesora Kirhenšteina. Vecītis mājās eksperimentēja ar brīnumgarda liķieru pagatavošanu un pa pudelē vien nosūtīja arī savam simpātiju objektam. Dīvaini, bet mājas vizītes bija iecienījušas tās neapmierinātākās, dusmīgākās un aizvainotākās indivīdas. 36. dzīvoklis Ausekļa ielā 3. Maris Svētras dzīves vieta. Notika dažādi. Ieradās skolotāja no provinces un paziņoja, ka viņai dotas Dieva mātes pilnvaras uz dziedātāju. Ieradās raudošās un centās izlūgties vienu vienīgu skūpstu. Ieradās bēdu sagraustās un pamīšus draudēja te ar savu, te ar dziedātāju nāvi. Un vēl ieradās kaut kādi dīvaini ļaudis, kas atstāja visas šīs zīmītes. Necilvēks, ēzelis, muļķis. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture raidījuma ciklā Latvija Ulmaņlaiki. Šī bija 6. sērija. Nākamajā reizē 1928. 29. gads. 3. Saeimas vēlēšanas, ko grib sieviete, Staļins sagrābj varu, dāmas kļūst nopietnākas, pele ielec ekrānā. Visu labu!